Šeit mums ir BMW dzinējs, 3-litrīgais N57, atbrauca uz ķēžu maiņu, bet sīkāk pārbaudot un defektējot motoru, mums atklājās tas, ka kloķvārkstē bija defekts. Šī man uz galda jau ir saremontēta. Defekts bija šeit, pirmajam pamatniekam. Bija jau pārāk traki, jo viņš bija nodilis, tā kā iedavām uz remontu. Uztaisīju šeit 0,25 pirmais remonta izmērs. Klaņi palika mums standartā, sapulēti. Tā kā te man arī viss jau ir sagatavots. Šāles ar pirmo remontu izmēru, šita standarta. Šie kloķvārki svaigi satīrīti, skrūvas, protams, jaunas. Tā kā liksim to visu atpakaļ savās vietās. Tālūk. Ir arī tādi gadījumi, kad atbrauc vienkārši mainīt ķēdes, bet nākās vēl salbot arī kloķvārkstu. Tā kā šeit ir tas viss noticis tādēļ, kad eļļas netika laicīgi mainītas. Tā kā motors no iekšpuses arī bija diezgan netīrs. Tā kā šiem dzinējiem vispār eļļa jāmaina ir ļoti bieži. Es varētu teikt pat 5-6 tūkstoši. Protams, atkarībā no tā, kāds ir braukšanas stils. Tā kā tālūk, krāmējam kopā.